Labdien, Kristīne! Sveiks, Uldi! Mēs šodien esam tiešā ēterā. Mums klausītāji, skatītāji, kas mūs vēros. Man ļoti liels prieks tevi šeit redzēt. Tu, kā mēs zinām, esi ZZS sadarbības partnera Latvijai un Vēncpilī, valdes priekšsēdētāja vietniece. Liels cilvēks. Es tevi jau kādu laiciņu, man liekas, pazīstu. Zinu, ka tu esi zinošs cilvēks, tāpēc varbūt sākot šodien šo raidījumu. Es zinu, ka jūs esat pat kā veikuši pētījumu Vēncpilī par demogrāfiju, kas, man liekas, valstī mums šobrīd visiem ir ļoti svarīgs jautājums. Tad, ko te jūs tur esat izpētījuši un kā tu redzi pati? Es zinu, ka tu esi arī mamma un zini, ko nozīmē bērnus audzināt, izaudzināt par krietniem Latvijas cilvēkiem. Droši stāst. Jā, paldies par uzaicinājumu pirmām kārtām. Jā, pareizi atzīmēja, demogrāfijas jautājumi šobrīd, manuprāt, ir, es pat teiktu, līdzvērtīgi drošības jautājumiem, kas ir jārisina ne tikai pašvaldībām, bet arī valstī kopumā. Un mēs demogrāfijai pieķērāmies ļoti nopietni. Mums pašvaldībā ir izveidota pat darba grupa, ir speciāli izveidota komisija, jaunatnes un demogrāfiju lietu komisija, kas ar šiem jautājumiem strādā. Bet skaidrs ir, pirms kaut kādus risinājumus rast, ir jāizpēta tā faktiskā situācija. Un pašvaldība savā pusē veic tādu kā sava veida inventarizāciju. Ja? Cik daudz jau šobrīd mēs atbalstam ģimenes, jo jāatzīst, ka Ventspils ir gan mazlim draudzīga pilsēta, gan ģimenēm draudzīga pilsēta, gan vispār droša pilsētu vide, kas varbūt ir arī kā piemērs citām Latvijas pašvaldībām. Pārtraukšu tevi. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka tu vispirms izpēti situāciju un tad uztaisi sev rīcības plānu, kādā veidā tad mēs to mērķi mēģinām sasniegt. Un tā faktiski tā izpēte, tas ir pamats, lai vispār domātu, ko tālāk darīt, vai ne? Ja mēs tagad velkam paralēlus ar Air Baltiku. Jā, tad mēs Par Air Baltiku mēs vēl parunāsim, es domāju. Okay. Bet, atgriežoties pie demogrāfijas, jāsaka tā, ka izpētot to atbalsta pasākumus, kas mums pašvaldībā šobrīd ir, mēs apkopojām vismaz 25 tādus pasākumus, jā. Un tās ir gan nodokļu atlaides, gan ēdināšana bērniem bērndārzos un skolās, gan transporta izdevumu kompensācijas, gan atbalsts daudzbērnu ģimenēm. Bet, manuprāt, ja skatos es kā mamma, kā ģimene, kāds ir vislielākais atbalsts šobrīd Ventspilī, tā ir viennozīmīgi bezmaksas interešu izglītība. Tie ir visi sporta pulciņi, tās ir mākslas skola, tā ir arī jaunradas nama nodarbības. Un varbūt būtiskākais ir tas, ka šīs bezmaksas nodarbības viņas ir pieejamas ne tikai Ventspilī deklarētiem bērniem, bet arī novada bērniem, kuri izmanto Ventspils vispār izglītojošās skolas un bērndārzus, lai gūtu izglītību. Kā piemēru es varu pateikt, ka, piemēram, mēs atbalstam vairākus 10 sporta klubus, arī privātos jau šobrīd, un kopējais finansējums, kas tiek atvēlēts, ir vairāk kā 2 miljoni eiro katru gadu. Un tā ir tā iespēja, ko bērni var izmantot bez maksas. Bet tas man liekas, ir izcili, kaut daudz pašvaldības par to varētu mācīties, jo tas ir, manuprāt, arī tas, kas ģimenēm, tai pašai demogrāfijai ir tiešām vajadzīgs, lai vecākiem nebūtu jāuztraucās, kur bērns mācīsies, kā bērns apgūs kaut kādu interešu izglītību, kas veicina tiešām, es kā bijušais labklājības ministrs saku, ka tas tiešām veicina arī to pašu demogrāfiju, jo cilvēkam, kā tu pareizi teici,
demogrāfija jau ir sava ziņā sociālā drošība. Jā. Kad tas vecāks viens ir šo bērnu radīt, bet ir jāsaprot, kā tas bērns izaugs. Un visi šie pasākumi, man liekas, ir tas, kas dod to iespēju arī, vai pareizāk sakot, dod to cilvēkiem to spēku tomēr radīt tos bērnus. Jā, es teikšu tā, ka tā ir sava veida arī ģimenei ērtība. Ja? Jo tev bērns no rīta, tu viņu aizved uz skolu vai uz bērndārzu, pēcpusdienā, kad beidzas mācības, tu zini, ka būs 2 vai 3 kādi pulciņi, kuros viņš pavadīs liederīgi un sakarīgi šo brīvo laiku. Jā, un vecākiem nebūs jāskrien darba laikā pakaļ bērniem, jāsavāc no skolas. Nu jā, tā kā šāds apkopojums ir veikts, un tad mēs faktiski sadarbojoties ar SKDS pētījumu centru, mēs lūdzām, lai aptaujā iedzīvotājus un painteresējas, kas mums būtu jādara kā pašvaldībai vēl papildus, lai ģimenes tiešām gribētu radīt 2., 3. un varbūt pat 4. bērniņu. Un kāds ir varbūt nepietiekams atbalsts no tiem visiem atbalsta pasākumiem, kas ir. Un, jāsaka, ka bez tā, ka visi, kā viens lielāko daļu pasaka, ka, ja būtu vairāk nauda ģimenē, tad noteikti būtu demografiskais sprādziens. Cita starpā iedzīvotāji norāda, ka ļoti priecātos par nekustamā īpašumā atlaidēm mājoklim. Vienīgajam mājoklim. Protams, vienīgajam mājoklim. Par 1. bērnu tie būtu 20%, par 2. 50%, un sākot ar 3. bērnu tā būtu pat 90% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim. Un, manuprāt, pašvaldībām šajā jautājumā ir vērts ieklausīties, jo nekustamā īpašuma nodokļa tas apjoms, kas veido pašvaldības kopējos ieņēmumus gadā, ir aptuveni tikai kādi 5–6% no kopējiem ieņēmumiem. Un šis nodoklis ir vienīgais nodoklis, kas pašvaldībā ienāk 100%, ar ko pašvaldība var rīkoties. Un tādējādi pašvaldība var attiecīgi arī pieņemt tādus lēmumus. Un tas finansiāli, mēs te jau veicām aprēķinus, ko tas nozīmētu finansiāli, ja nekustamā īpašuma nodokli Ventspilī mēs iekasējam kādus 5 miljonus eiro gadā, tad piemērojot šādas atlaides, tas veidot aptuveni līdz 300 000 tikai. Ja? Tas par to neizklausās ļoti daudz, protams, bet kas dod atkal tev ļoti lielu efektu tam visam. Nenoliedzami, un tāpēc šis ir kā viens no priekšlikumiem, kas šobrīd ir pašvaldībā uz galda, ko mēs attiecīgi analizējam. Protams, ģimenes vēlas, lai piedzimšanas tie vienreizējie pabalsti tiktu palielināti. Un burtiski kādu mēnesi atpakaļ arī Ventspils pašvaldība palielināja šo vienreizējo pabalstu līdz 600 eiro par bērnu piedzimšanu. Man jau tā izklausās, ka mums jāpārceļās uz Ventspili. Ļoti ilgi gaidīsim, jā. To es saucu par tādu pozitīvo imigrāciju, jā. Lai arī imigrācija nav tas labākais vārds, mēs vairāk runājam par reemigrāciju, bet es iekšējā imigrācija, reemigrācija, tas jau iet kopā. Tas ir tas pozitīvais, jā. Jo mums tikko bija arī viena demogrāfe no Latvijas Universitātes, kura veic zinātniskos pētījumus arī par demogrāfijas jautājumiem. Un viņa tā arī atspoguļoja, kas ir demogrāfija. Tā ir dzimstība, tā ir mirstība un tā ir imigrācija. Ja? Šie ir 3 faktori, kas visu veido šo demogrāfijas kopumu. Un es jau, man liekas, Latvijas Zemnieku savienības kongresā minēju tādus faktus, kad fertīlā vecuma sievietes, diemžēl, samazinās vai arī aizbrauc prom uz ārzemēm, darba meklējumos, vai, kas ir no vienas puses saprotami. Un, ja vēlas tautas ataudzi, tad ģimenē ir jādzimst vismaz 2,1 bērns uz vienu sievieti. Jā. Bet mums tie rādītāji, diemžēl, ir 1,32 kaut kur. Jā. Līdz ar to tikai ar dzimstību mēs nepanāksim
iedzīvotāju skaita palielinājumu. Mums ir nepieciešams domāt, lietošu vārdu reemigrācija, jā, jo zināms, ka kaut kur līdz pat 400,000 Latvijas valsts piederīgo ir dzīvo ārzemēs. Jā. Mums par katru cenu ir jācenšas, lai viņi atgrieztos dzimtenēm. Protams, un visi šādi pasākumi, gan arī mājokļu pieejamības, gan viss pārējais, tas, protams, mums dod arī šo iespēju uzrunāt šos cilvēkus, lai viņi atgriežas. Jā, bet varbūt vēl vienu solīti atpakaļ atgriežoties pie tā SKDS pētījuma, ko tu mums parādīja, ko vēl vēlētos jaunās ģimenes, lai atvieglotu to dzīvi, to ērtību radītu ģimenēm, veidot tādu kā auklīšu dienestu. Lai arī mums Ventspilī bērnu dārzos nav rindas, vietas ir pilnīgi visiem bērnu dārziem. Es pat teiktu, ka pat paliek pāri, ja, saprotot šo demogrāfisko situāciju. Bet redz, auklītes būtu nepieciešams līdz tam 1,5 gadiņam, kad tev jāatgriežas darbā, jā. Kā sievietei vai kā tētim, jā. Un tev to bērnu nav kur likt, tev kaut kas jādomā. Kur viņu, teiksim, pie kuras omītes, ja ir nogādāt to pusgadu. Vai arī kolēģi man ir teikuši, jā, mēs gribam brīvdienās vai darbdienu vakaros aiziet uz kādu koncertu vai uz teātra izrādi, bet mums ir mazi bērni, mums nav kur viņus, teiksim, atstāt. Ja? Un ka šis auklīšu tāds dienests, viņš varētu arī pozitīvi ietekmēt to ģimenes ērtību, to dzīvošanu. Jā. Jo tā ir tiešām tā ir ļoti liela problēma, sevišķi līdz tam gadam, 1,5 gadam vecākiem, jā. Ka nevienmēr būs vecvecāki blakus, vai tev būs kāds, kam tu vari uzticēties. Un ja tāds auklīšu dienests ir, tad tu esi skaidri pārliecināts, jā, šeit es varu uzticēties. Tā ir. Nenoliedzami ļoti pozitīvi tiek vērtēts mājokļu pieejamība, un te jāsaka paldies mūsu kolēģim Viktoram Valainim, kurš ļoti aktīvi iestājās par Altuma programmas tādu straujāku palaišanu, lielāku finansējumu piešķiršanu tieši mājokļu būvniecībai reģionos. Mums arī šobrīd jau tūlīt nodosim 2 daudzdzīvokļu mājas, 60 dzīvokļi būs pieejami jaunām ģimenēm. Tās būs priekšroka ģimenēm tieši. Ja. Un jāsaka, ka mums pieprasījums ir pat lielāks nekā šobrīd piedāvājums. Tā kā mēs redzam, ka šīs programma ļoti veiksmīgi strādā. Jā, patīkami dzirdēt, bet mums ir skatītāji arī uzdevuši jautājumus tieši saistībā ar šo. Viens no jautājumiem Ventspils ir viena no ģimenēm draudzīgākajām pilsētām. Kā jums ir izdevies panākt to, ka ģimenes grib gan apmeklēt, gan dzīvot Ventspilī? Jā, tas nav tāds burvju mājiens. Es domāju, tas ir ilgadējs darbs uz to, lai tas tiešām arī būtu. Nenoliedzami. Jāsaka tā, ka partija Latvija un Ventspilī pie varas ir vairākumā jau līdz pat šim brīdim, un ceram arī, ka turpmāk saglabāsim pozīcijas. Un tas ir mūsu partijas tāds mērķis veidot sakārtotu pilsētvidi, veidot pilsētvidi ģimenēm un domāt par ģimenēm un domāt par jaunām darba vietām. Ja? Un, tas ir tāds vesels kopums ar darbiem, kas ir jāveic, lai faktiski šādi secinājumi būtu. Jā, tas ir tāds darba novērtējums, man liekas, no cilvēka puses. Bet viens arī tāds provokatīvs jautājums, ko es arī droši vien uzdotu no savas puses. Vai ir iespējams, ka Rīga kādreiz būs tikpat sakārtot pilsētu kā Ventspils? Strādāsim. Man jau baigi gribētos, jo tā ir galvaspilsēta ar kā nekā, kas būtu, ka nebūtu bedrainas ielas un tas būtu sakopts un viss sakārtots. Bet es teikšu tā, ka tā ir faktiski nolaidība pie tā, kāda Rīga šobrīd izskatās. Ja? Un
Un daudzus gadus šeit nav bijis īsts saimnieks. Un tikai tad, ja tu uz lietām skaties kā uz savām mājām, uz savu sētu, ja, un ka tā pilsēta rūp tev, tikai tad tu vari sasniegt izvirzītos mērķus. Turklāt ir jābūt ļoti arī vadītājam prasīgam pret darbiniekiem, pret dienestiem, lai darbiņš, kas tiek darīts, viņš tiktu darīts visaugstākajā kvalitātē. Un es tev atklāšu, Uldi, varbūt tu zini vai nezini tādu nelielu noslēpumu. Mūsu partijas valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, ja, viņš, kad brauc uz pilsētu, uz darbu, viņš nekad nebrauc pa taisnāko ceļu. Viņš vienmēr izbrauks pa Ventas labo krastu, ieliņas, privātu māju ieliņas. Viņš izbrauks Ventas kreiso krastu, paskatīsies, vai pie pašvaldības teiksim, iestādēm viss ir kārtībā, vai ielas ir iztīrītas, vai sniegs ir notīrīts. Ja? Nu, tas bija tad, kad viņš vadīja pilsētu. Viņš tiešām kā saimnieks savā zemē, savā pilsētā piegāja šiem jautājumiem. Nu, aizbraucot uz Vēnspili, es domāju, ka to var novērtēt un var redzēt. Bet man jau liekas, ka tuvojas saimnes vēlēšanas, kad rīdziniekiem vajadzētu arī padomāt, par ko viņi balso un kas tiešām atnāks un to Rīgu sakārtos. Manuprāt, mēs jau būtu tie saimnieki zemē, kas to varētu izdarīt. Nu jā, katrā cilvēkā, atceries, ir mazs zemnieciņš, vai ne? Jo arī audzēt uz palodzes sīpolu lokus vai dillītes, tas jau arī ir tāds mazs zemnieciņš. Varbūt mēs pārējām pie nākamā jautājuma. Es zinu, ka tu esi ilgadējs ar pieredzi speciālists, kas viss saistās ar Eiropas fondiem. Kā tev liekas šobrīd, skatoties arī no savas pozīcijas kā speciālistam, kaut kā visu laiku mēs runājam, ka mums to fondu apguvi neiet, tad mēs tos fondus ieguldam ne tur, kur iespējams vajag, kur mums nav tā atdeve, kur nav tā efektivitāte. Daži izsakās, ka mēs to naudu daudz viet izpļakarējam. Tu esi speciālists, tu izstāsti savu redzējumu. Jā, faktiski 4 plānošanas periodus es esmu strādājusi pie fondu plānošanas dokumentu izstrādes, pie fondu ieviešanas. Un, protams, tā pieredze ir uzkrāta milzīga. Tad, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā un mums bija pirmie Eiropas līdzekļi pieejami, jāsaka, tā attieksme pret šo dāvināto naudu, ko Eiropa mums dāvina, bija tāda atbildīgāka. Bet vienlaikus arī nebija tik ļoti birokrātiska. Jā, un jāņem vērā, ka tā nav vienkārši tāda Eiropas nauda, kaut kāda mistiska, tā ir Eiropas nodokļu maksātāja nauda. Jā, nenoliedzami. Bet arī visas tās programmas, viņas tika veidotas, viņas bija balstītas uz tām vajadzībām, kas ir vajadzīgas uz vietas, pašvaldībās, kas ir vajadzīgs valsts līmenī. Uzņēmējdarbības attīstībai, iekārtām, visam. Bet tagad tas viss ir aizgājis tādos kaut kādos, man liekas, mākoņos, tādās nevajadzīgās, nepārdomātās. Diškana pāļos, piemēram. Par tiem pāļiem tas vispār ir, tur ir jābūt lielā pālī, lai tādu pāli uzbūvētu. Ja. Bet, no vienas puses mēs te smejamies, jo mēs saprotam, par ko mēs runājam, bet no otras puses man ir ļoti, ļoti skumji, jo Eiropa mums šo iedzīto pāli pateiks, nē, mēs netērēsim naudu uz šo iedzīto pāli, atmaksājiet no valsts budžeta tos līdzekļus. Tā arī būs, un arī tās estakādas vai arī tie citi pāļi, kas ir no lidostas Mārupes virzienā. Kur arī valdības lēmums bija to neturpināt, bet neskatoties to, tas tiek turpināts. Un tas vispār ir bezatbildība vislielākā mērā. Un vai mēs esam dzirdējuši, ka kāds par to būtu saņēmis sodu? Jā, tajā pašā laikā mums insulīna aparātiem trūkst līdzekļi, vēl mums visam, kam trūkst līdzekļi, veselības aprūpē trūkst līdzekļi, un mēs to naudu vienkārši pļakarējam.
Nu, tieši tā, jo mums piešķir konkrētam mērķim. Un tad, ja mēs to mērķi nesasniedzam vai izdarām kaut ko nepareizi, tad vairs tā Eiropas nauda nav. Tā ir jau valsts budžeta līdzekļi. Ja? Un par to jau nerunā, ka faktiski cik tad mēs naudas samaksājam no valsts budžeta par tām saucamām neattiecināmām izmaksām, ja? Vai neatbilstoši veiktajiem izdevumiem. Bet kā tev liekas, kas tas ir mums valstī? Kāpēc mums tā ir izveidojies? It sevišķi pēdējos 4-5 gadus. Tā ir ierēģu nolaidība vai tā ir politiķu bezatbildība, bezkontrole? Nu, kā tev liekas, kas tas ir? Kas mums jādara, lai mēs to sakārtotu, izlabotu? Nē, nu redzi, strādājot arī joprojām ar ministrijām, ar ierēģiem, faktiski tie cilvēki ir vieni un tie paši. Ja? Es negribētu teikt, ka tā ir gluži tāda ierēģņu vaina. Tā ir vadītāju, politisko vadītāju bezatbildība, vieglprātība, jo tas jau nav tavs maciņš ģimenes, ja, par kuru tu te lem, kam tērēt tos līdzekļus. Un vadītāji, politiskie vadītāji, viņi bieži vien, es pat teiktu, tāda vieglprātīga, bezatbildīga tāda attieksme ir pret šiem līdzekļiem. Jā, pat mums aktuālais jautājums arī Air Baltics, kur es kā bijušais satiksmes ministrs, es nevarētu atļauties tā, kad tā kā progresīvie kompāniju ir novaduši līdz bankrotam, ja mēs tā varam izteikties. Bet man vismaz liekas, ka tas ir pamatā tas, ka tu nepieņem saulaicīgi lēmumus, lai tu līdz tādai situācijai nenonāktu. Mēs runājam tur par biznesa plāniem, par projektiem. Jebkurš projekts, kurš biznesa plāns, tev ir jāmaina, tikko tev mainās situācija, tev ir ātri jārēģē, ātri jāpieņem lēmumi. Nevis tie lēmumi ir jāmuļā līdz tam brīdim, kad jau tev ūdens smeļās mutē, un tu neko nevar izdarīt vairs. Jā, bet tev nešķiet, ka tā ir faktiski tāda kapitāla daļa turētāja, respektīvi satiksmes ministrijas, Briškena un Švinkas faktiski personā nesakošana līdzi, kas notiek ar uzņēmumu. Es atvainojos, mums Ventspilī, nelielā tomēr pilsētā, mums ir vairākas kapitāla sabiedrības, un pašvaldībā ir izveidota kapitāla sabiedrība pārvaldības nodaļa, kur ir attiecīgi speciālisti, kas reizi ceturksnī seko līdzi, kā uzņēmumi darbojās, un spēj nekavējoši informēt domes vadību par to, ja ir kaut kādas, nobīdes vai sarežģījumi. Es saprotu, ka attiecībā uz Air Baltiku tāda kontrole vispār nav bijusi. Ja jau tik tālu ir tas novests. Šobrīd tieši tā arī izskatās. Jo mēs jau te varam atsaukties uz ģeopolitikām un vēl visādām situācijām, bet ja tu skaidri un acīm redzami redzi to, kad ir pieņemti bijuši nepareizi lēmumi, tās pašas degvielas hedžēšanas, kas ir tik zemā līmenī kā nevienai Eiropas kompānijai, un daudzi tādi lēmumi, kas ir bijuši nepareizi lēmumi. Un tam nav sekots līdz gan no kapitāla daļu turētāja, gan no uzraudzības puses, kāpēc tas tā kopumā notiekās. Tā ir tāda, es nezinu, neieinteresētība nozarē, vai kas tas tāds ir? Paviršība. Paviršība, jā, mēs arī tā varam viņu saukt. Paviršība, jā. Bet, vispār ar Air Baltica man patiešām ir skumji, jo man Air Baltica kā aviokompānija patiešām simpatizē, un kad ir iespēja izvēlēties, ar kādu aviokompāniju lidot, tad es tiešām primāri izvēlos Air Baltica. Jā. Un man ir no otras puses redzot, jā, kādā bedrē ir novests Air Baltica, jā, man ir ļoti, ļoti skumji, jo jāsaka, tagad runa ir par tiem 30 miljoniem, kas ir jāizdod. Švinka ar Šuvājevu sauc īstermiņa kredīts, gribu redzēt, kā tas īstermiņa kredīts
cik ilgs būs, jā, jo nekas nav kā tur bija, nekas nav patstāvīgs kā pagaidu variants, jā, te var kaut kādas līdzības. Zini, man paskatoties, es jau neredzu, ka tas ir aizdevums, tas ir vienkārši iedota nauda, mums kompānijā slikti iet, es aiziešu pie mammas, paprasīšu, lai mamma no savu maciņu iedod naudiņu, varbūt man pietiksies, varbūt nepietiksies. Jā, skumji, ļoti, ļoti skumji. Bet, es uzskatu, ka Švinkam un Šuvajevam, kā progresīvo frakcijas vadītājiem, jā, viņiem ir jāuzņems politiskā atbildība. Politiskie galvojumi ir jāsniedz, jā, ka viņi mūs nepiemānīs, ka viņi nemelos kārtējo reizi. Es jau teiktu tā, mēs esam daudz reizes noticējuši. Kad tūlīt šitā ir pēdējā reize, tūlīt viss būs labi, bet mēs atkal atgriežamies pie situācijas, ka tomēr atkal nav labi. Man jau liekas, ka labi, uzņemties viens ir politiska atbildība. Ir politiska atbildība, nav politiska atbildība, vai vēlētājs to novērtē vai nenovērtē. Tas ir jautājums. Bet man liekas, ja tu ietu un teiktu, ka tu atbildi tagad ar visu savu mantu, kas tev ir, tā būtu pavisam cita atbildība. Gaida ar maisu, jā, ka viņi nāks ar tādu atbildību. Tā, es šorīt no rīta vēl televīzijā skatījos, kad Vēncpils reiz atvērs jaunus maršrutus no Vēncpils uz Rīgu, kas, man liekas, ir ļoti labi. Šobrīd ir komercpārvadātāji ir atteikušies no pārvadātājiem, kas, es saprotu, dempingoja savā ziņā arī cenas. Tad mēs redzam, ka tikko atverās kāda iespēja tā mūsu pašu uzņēmēji to visu arī izmanto. Kā tev izskatās no Vēncpils puses? Nē, protams, tad, kad Ekolēns ienāca teiksim, šajā maršrutā, jā, bija ļoti liels arī satraukums, jo, pareizi norādīja, viņi nāca ar tādu agresīvu mārketingu, agresīvām tādām dempinga cenām, piedāvāja pa 1 eiro braukt no Ventspils uz Rīgu un otrādi. Ja? Un, tas radīja zinām tādu satraukumu. Un tagad, saprotot, ka Ventspils reizes varēs paņemt to Ekolēns tirgu, ja? Nenoliedzami arī Ventspils reizes šī finansiālā situācija arī uzlabosies, jā, jo tie pasažieri ir tik, cik viņi ir. Un skaidrs, ka divām kompānijām braukt vienā maršrutā, turklāt, ka autobusu gāja viens pēc otra, jā, un tad ķēra, kurš tad pirmais novāks pasažieru. Nē, novāks, nē. Nē, tad nepareizi izteicos, noķers. Kurš ātrāk viņus paņems uz borta vai uz autobusā? Jā, tas nebija īsti prātīgi. Bet, turēs mīkšķis, lai Ventspils reizam izdodas. Mēs te daudz pie politikas pieskārāmies. Visu tagad šodien solīja jau tādu daudz siltāku laiku. Pavasaris jau ir iestājies. Kā tev sajūtas? Kas tev labāk patīk? Ziema, pavasaris vai vasara? Es teikšu, man vairāk tas siltais laiks tomēr laikam patīk. Zini, pavasaris ir tāds cerību piepildījums. Un man ļoti patīk, ka mēs kā ģimene ļoti turamies pie dabas. Mēs pavasari izmantojam, lai stādītu siltumnīcā tomātus, gurķus, kuri jau ir sastādīti, starp citu. Un lai tikko Artūrs jaunākais dēls atvases krūmiem vēl beidzamās grieza. Un tas ir tāds, kā jau minēju, cerību piepildījums, jā, jo tad nāks vasara, tad viss ziedēs, viss plauks, būs raža. Tā kā mēs saimnieki savā zemē stādām tomātus, apgriežam ābelītes, un tūlīt būs zāle jāpļauj. Paldies tev, Kristīna. Ļoti liels bija prieks ar tevi parunāt. Es ceru, ka šī nav pēdējā reize, ka mēs vēl daudzus jautājumus paspēsim arī citās reizēs izrunāt. Noteikti. Paldies.